Padalīšos ar pieredzes stāstu no viena man tikko apstiprināta altuma projekta. Klients izstrādāja ne IT sistēmu, bet tādu kā platformu, ar kuru eksportā, būtībā Eiropā, ir potenciāls pelnīt lielu naudu. Par nozari un par to tehnoloģiju šobrīd nestāstīšu, bet par to pieredzi, ko es guvu saistībā ar altumu. Un altumam ir viens nosacījums. Viņi neatbalsta tīri tikai eksporta attīstību. Respektīvi, ja tev ir bizness un tu vēlies tur filiāli kaut kur ārzemēs nodibināt, altums gluži uz to neies. Jo altuma virsmērķis, tā kā tā ir valsts finanšu institūcija, altuma virsmērķis ir celt Latvijas ekonomiku, palīdzēt uzņēmējiem attīstīt savu biznesu, būtībā vairot darba vietas, eksporta spēju, jā, bet biznesam būtībā ir pamatā jālocējas Latvijā. Lūk, līdz ar to uzņēmēji, tā ka tu vēlies iet uz altumu ar manu vai bez manas palīdzības, bet būtībā vēlies attīstīt eksportu, tad rēķinies ar to, ka altums skatīsies, vai tavu produktu, vai tavu pakalpojumu izmantos arī Latvijā, respektīvi, vai tu dos arī kaut kādu ekonomisku, sociālu vai jebkādu citu labumu Latvijā esošiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem. Tāpēc tev ir atļauts, un tas ir ieteicams, celt eksportu, bet rēķinies ar to, ka ir jābūt tavam pakalpojumam pieejamam arī Latvijā. Ja tas ir, tad attiecīgi altums tikai priecāsies. Tiks latviešiem, tiks arī eksportā, apgrozījums augs, nodokļi vairāk tik maksāti, un altums būs priecīgs, valsts būs priecīga, visa nācija būs priecīga.